Šajā sesijā Saeima turpināja strādāt pie tiem projektiem, kas ir svarīgi mūsu valsts izaugsmei. Un šeit kā tādu ļoti būtisku varētu minēt likuma projektu par tā saucamajiem baltajiem sarakstiem, ka uzņēmēji, kuri nomaksā nodokļus, ka viņiem varētu būt dažādu veidu atvieglojumi, gan piedaloties saņemt valsts pasūtījumus, gan arī tātad uz viņiem skatītos pozitīvāk attiecībā uz nodokļu nomaksu. Turpināja Saeima arī skatīt jautājumus, kas attiecās uz tiesiskumu. Tika galīgajā lasījumā pieņemti grozījumi, kas attiecās uz to, lai balsošana par amatpersonām parlamentā būtu atklāta. Tad šobrīd ir palikuši aizklāti tikai tie balsojumi, kas ir noteikti Satversmē, tātad par valsts prezidentu un Satversmes tiesnešiem. Visas pārējās amatpersonas parlaments vēlē atklāti, un jau tiesneši, kas ir iecelti šīs sesijas laikā, ir parlamentā vēlēti atklāti. Tāpat turpinājās arī dažāda veida pasākumi, kas cilvēkiem atvieglo dzīvi, tātad, lai arī varētu sazināties elektroniski ar valsts pārvaldes iestādēm, tātad tika pieņemti likuma grozījumi, kas nosaka, ka tas varētu notikt caur portālu Latvija LV. Un tāpat arī jautājumā šodien no 1. aprīļa cilvēki var saņemt identifikācijas kartes, kas, manuprāt, ir ļoti sen gaidīts tāds pasākums. Tātad šie likuma grozījumi arī tika izdarīti, un tātad ne tikai likuma grozījumi, ir jau arī reālas tam darbības. Un, protams, turpinājās parlamentā arī notikt dažāda veida pasākumu un diskusijas, kuros tiek iesaistīti gan eksperti, gan sabiedrība. Manuprāt, ļoti būtiska bija diskusija kopā ar Lietuvas, Igaunijas un Polijas kolēģiem par to, kā salauzāt fiskālo disciplīnu ar valsts izaugsmi. Jo, protams, pēc tiem pasākumiem, ko valsts ir veikusi, lai sakārtot savu ekonomiskos pamatus, kurā ir ļoti daudz budžeta samazinājumu bijuši, šobrīd ļoti svarīgi ir domāt par valsts izaugsmi, tātad dalīties pieredzē ar saviem kolēģiem. Un vēl viens ļoti būtisks likumprojekts, kurš joprojām tiek skatīts Saeimā, un es ceru, ka viņš pavirzīsies būtiski uz priekšu nākamajā sesijā. Tas ir pilsonības likuma grozījumi, kuri atļautu dubulto pilsonību tiem jaunajiem pilsoņiem, kas piedzimst Īrijā, Anglijā vai kādā citā valstī. Tāpat, kur novērst šo atšķirību starp tiem Latvijas pilsoņiem, kuri bija spiest emigrēt un kuri līdz zināmam gadam varēja sevi piereģistrēt kā Latvijas pilsoņi, tātad, lai to atkal atļautu. Un lai tas nebūtu tikai tāds likumdošanas process, bija ļoti tāda nozīmīga konferenci kopā ar Latvijas Universitāti, kurā arī piedalījās eksperti, pat starptautiski eksperti. Tā kā tie, manuprāt, ir šie svarīgākie pasākumi ziemas sesijā. Protams, ir jāturpina darbs gan pie pilsonības likuma. Ir ļoti svarīgi turpināt arī jautājumus, kas attiecās par tiesiskumu sakārtošanu, par tiesu procesu efektivizāciju. Tātad ne tikai tie, kas ir pieņemti šajā sesijā attiecībā uz civilu likumu, ka lietas var skatīt raksturveidu procesā, atrodas izskatīšanā ar administratīvā procesa likumus ar ļoti apjomīgiem grozījumiem. Kā mēs zinām, administratīvās tiesas ir bieži vien notiek ļoti ilgi, tāpat arī sūdzības citās tiesās, tātad juridiskajai komisijai tur ir diezgan liels darba lauks priekšā. Tāpat turpināsies jautājums, lai sakārtotu nākamajā sesijā par jautājums par referendumiem, gan par aģitāciju pirms referendumiem, lai šis regulējums neatšķirtos no tā, kas ir pirms vēlēšanām, gan arī šī ļoti šobrīd aktuālā diskusija, vai referendums, kurus saskaņā ar Satversmi var ierosināt 1/10 daļa vēlētājus, vai tas process viss ir jāapmaksā valstī, vai tas tomēr ir jāuzņemās tiem cilvēkiem, kas šādas referendumus inicē. Tāpat, manuprāt, ļoti svarīgi ir arī ekonomiskie jautājumi. Turpināsies dažādi veidi diskusijas. Ir Saeimā tikko ir ienācis likums par pensijām, tātad te ir ļoti nepieciešamas diskusijas. Arī jau sesija atsākoties pirmajā dienā būs konference, kurā piedalīsies gan labklājības, gan veselības ministri. Tātad paralēli ne tikai runājot par mehānisko vecumu celšanu, pensionēšanās vecumu celšanu, bet arī runājot par to, kā palielināt mūsu dzīves kvalitāti, sevišķi cilvēkiem, par mūža izglītību, par to, kā uzlabot mūsu veselību. Manuprāt, arī ļoti labs Pasaules veselības organizācijas pētījums un iniciatīva.
Un, protams, jautājumi, kas attiecās arī uz Eiropu. Arī šajā sesijā mēs ratificējām Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Nākamajā sesijā ļoti svarīgi ir šie līgumi, kuri ir parakstīti par to, lai arī Latvija no savas puses atbalstītu fiskālās disciplīnas stabilitāti Eiropā. Tātad arī par to būs parlamentā diskusijas, un es ceru, ka parlaments šo likumu spēs pieņemt.